Mani sauc Imants Balodis. Es esmu Piensaimnieku kooperatīvas sabiedrības Straupe valdes priekšsēdētājs. Kooperatīvs ir dibināts 1993. gadā, un es esmu valdes priekšsēdētājs kopš dibināšanas, bet Straupes pienotava, kurā mēs patreiz atrodamies, ir dibināta jau 110 gadus atpakaļ. Patreiz kooperatīvā ir 33 biedri, un mūsu kooperatīvs ir pilna cikla uzņēmums. Tātad piena ražošana, piena pārstrāde, piena loģistika un daļai arī savu produkcijas tirdzniecību. Patreiz, liekas, ir pats īsākais iespējamais ceļš, kā no svaigi slaugta piena var nokļūt jau līdz patērētāju galdām. Tas ir kooperatīvs savāc rīta cēlienā savu pienu, atved uz pienotavu. Šeit jau līdz 11. šis piens jau ir pieņemts un pārstrādāts daļēji, un otrā dienā jau varam pārstrādātos produktus jau nogādāt jau pie patērētājiem. Ļoti plaša sortimentā produkciju, un šeit, protams, ir galvenais tie produkti, ko pieprasa mūsu tirgus. Sviests, protams, ir tas viens no galvenajiem. Sviests ar dažādākām piedāvām, gan krējums, biespiens, jogurti un arī Jāņu sieras. Mēs esam vieni no tiem 6 ražotājiem, kam ir atļauts tirgu laist šo Jāņu sieru nosaukumu Jāņu sieras. Tie ir maksimāli dabīgi produkti. Lai pagarinātu derīguma termiņu vai uzlabotu konsistenci, mēs nekādas piedevas šeit nepiedāvājam, kā to dara varbūt citi ražotāji. Mums viss tikai notiek dabīgā procesā. Piediem galvenais ir piena kvalitāte. Un tāpēc arī mums ir piena pieņemšanas prasības ir augstākas nekā to prasa Eiropas Savienības normatīvi. Mūsu 3 fermās, lielākās fermās ir slaukšanas roboti. Mēs arī bijām tādā fermā Vienotnes, kas ir mūsu lielākais piena piegādātājs. Un katru dienu piegādā piena ap 7 tonnām. Un tad redzējām, ka šeit strādā 2 slaukšanas roboti. Tad, protams, tas izslēdz mazākas iespējas piesārņojums, jo visu fiksē robots, seko visam slaukšanas procesam, un tur ir mazāks iespējas kaut kādu piesārņojumu, novadīt pienā. Es esmu Normons Ruķis, SIA Vienotnes valdes priekšsēdētājs. Mēs atrodamies Lielopes fermā Bebri, kas uzbūvēta pirms 4 gadiem, robotizētā ferma. Pašlaik šajā kūtī ir 130 govis slaucās. Dienā tiek izslaukta 35 litru vidējais izslaukums fermas. Saimniecība kopā apsaimnieko gandrīz 500 hektāru zemes. Un kopā ar veco kūtu par visām kūtīm mums ir 250 slaucams govs kopā, 420 dažādu vecuma lielopi. Galvenie produkti, ko top tīkls no mums pērk, tas ir kefīrs, biokefīrs, parastais kefīrs, padiņas, dažveidi biespiens, krējums arī. Katru rītu man maltītē ir biespiens, kas sajauks ar dažādākām garšvielām, ar zaļumiem. Tas ir man rīta brokastīs vienmēr. Es domāju, ka vislielākā godalga ir mūsu pircēju vērtējums. Es gribētu pateikties visai mūsu plašai produktu lietotāju saimei par viņu atbalstu mūsu grūtajās dienās. Tas tiešām bija ļoti mūs pārsteidza.